Vai tev ir kāds cilvēks, kuru tu ļoti nevari ciest un kurš tev ļoti krīt uz nerviem? Piemēram, vecākiem var būt problēmas pieņemt savu dēla vai meitas otro pusīti. Ziniet, pie kā tas noved? Kamēr jūs turpināsiet nepieņemt savas meitas vai dēla otro pusīti, tikmēr tas bojās attiecības jūsu starpā. Jums pazaudēsies viss ciešais kontakts ar šo bērnu. Jūs tiešām vēlaties turēt sevī šo nepieņemšanas sajūtu? Jūs zināt, pie kā tas noved? Jūs gribat turpināt šādu dzīvi dzīvot? Šobrīd ir iemesli jūsu zemapziņā, kāpēc tieši jūs nespējat šo cilvēku pieņemt. Šis cilvēks iespējams jums saistās ar kaut ko negatīvu. Varbūt viņš domā atšķirīgi no jums, varbūt viņš uzvedās tā, kā jums pašam nav pieņems. Varbūt viņš nāk no citas ticības, varbūt viņam ir kādas īpašības, ko jūs nespējat pieņemt, vai uzskati, kurus jūs nespējat pieņemt, vai varbūt viņš atgādina vienkārši kādu cilvēku, ar kuru saistās nepatīkamas atmiņas, vai varbūt jūs pats jūtaties diskomfortā šī cilvēka klātbūtnē. Piemēram, pastāv saistība, ja nepārliecināts cilvēks satiek pārliecinātu cilvēku, tad šis nepārliecinātais cilvēks vienkārši nespēja izteikties, izjūta mazvērtības kompleksu sevī. Katrā ziņā ir kaut kādas īpašības tevī pašā, kas šobrīd tev traucē pieņemt šo cilvēku. Bet kas tad ir svarīgākais? Ka jūsu dēls vai meita jūtās laimīgi ar šo otru cilvēku, vai ne? Un jūs tiešām gribat sabojāt attiecības ar dēlu vai meitu? Varbūt ir vērts jums strādāt ar savu zemapziņu un atrisināt iekšējos konfliktus, kas jums šobrīd traucē pieņemt šo otru cilvēku.